Šodien virtuvē rosīsies mūsu visjaunākais pavārs, 20-gadīgais Ingars no Ozolniekiem. Viņam padomā ir cept medus kūku, tāpēc pats galvenais ir neko neaizmirst veikalā. Medus ir, soda ir, olas ir, milti ir, litrs skābā krējuma. I've got a cake to bake, I've got no clue at all. I've got a cake to bake. Virtuvē mūsu jauno mājsaimnieku gaida Artūrs Taškants, un cīņa būs gana spraiga, jo pavārs ir stažējies Londonā, restorānā, kuram piešķirts augstākais novērtējums – Michelin zvaigzne. Pārdomāju visu, kas ir jādara, kā bail bišķi. Tā, nu ar ko mēs sāksim? Kā tā palīdzēt? Man ir jāizkausē medus, bet viņš ir tāds sīrupa veidā, bet viņš ir jādara tāds riktīgs sīrups, lai es pēc tam varu sodu pielikt klāt, un tad man tā... Kamēr Ingars visu mērā ar glāzēm, Artūra kūkai viss tiek gatavots gluži kā laboratorijā. Man ir 64 grami olas baltums. Te ir 350 cukurs, 100 ūdens, kas man... Tas principā ir itāļu mirangs. Es neskaitu. Man viss ir 3 lielākos gabalos vērtībās. Tur arī temperatūra svarīga ir. Jā, nu ir jābūt tiem 121 grādam, jo lejot viņu iekšā pilnīgi ļoti karstu, man vajag, lai tas olas baltums sasniegtos 74 grādus. Šeit man ir olas zeltunumi, kurus izturēja 450 cukurs, 50 sāls, un viņi man stāv jau 4. dienu. Tajā, principā viņi ir kā sukādi, cieta. Skatoties uz šādu garšas laboratoriju, mūsu mājsaimniekam dūša pamazām jau papēžos. Kas to zina, kāds būs rezultāts, jo medus kūka ir cepta tikai vienreiz dzīvē. Ir tādas ēdieni, ko es uztaisu, un suņi arī neēd viņš. Bet ir tādi ēdieni, kurus visi ēd. Tā reku siets. Bišķi pat raku tajā laikam. Es jau mēģināju kaut ko glābt. Tā. Tas tev? Paldies. Grūti. Sijāt. Laiki ietilpīgi. Bļodu tur varētu nomainīt, ne? Jā. Es varētu nomainīt bļodu. Tas te arī ir jāizspēj. Bļā, viens. Šaize. Ārā. Līdz galam. Nu, neko. Dosim to gabaliņu, kur kunkuļi nav. Kontrolē aizgāja. Tagad pa savam var sabīdīt visu. Nē, forši. Tā kā skolā, kad māca un stāsta, kas ir nepareizi. Pavārs Artūrs pamatni izceps jau vakar, lai viss būtu ievilcies un nekas neliktu garšas kārpiņām vilties. Ingars gan cer 4 tortes plāksnes izcep tagad, bet ak vai, ne viss padodas kā iecerēts. Kaut kā tas pirmais labāk nāca nost. Sviests varbūt vairāk bija sasmērējis, ne? Jā, viņi vēl jāli ir. Tāpēc, ka pa biezu arī bija. Labi, šito mēs likvidējam. Plastelīns. Nu, tā kā degustēšanai nepieciešams tikai viens gabaliņš, plāksnes droši var sagriezt un turpināt radošo procesu. Tomēr arī profesionālam pavāram notrīc rokas. Shit. Pēc tam mēs šito tērē, kur visu, kas ir nonācis nost no tās kūkas, mēs uztaisīsim mērcīti. Mēs pieliksim kā kondimentu blakus tai kūkai. Laiks rituņi jāsāk jau gatavoties finālam. Artūrs ar ietrenētu roku uzbura īstu kulinārijas šedevru, bet Ingars tikmēr sāk apcerēt, ka nekas nav drošāks par trauku mazgāšanu. Te vismaz nekas greizi nevar noiet. Tomēr pavārs Artūrs nepamet mūsu mājsaimnieku pie netīriem traukiem un cenšas glābt, kas glābjams, lai abas kūkas nonāktu līdz degustatoram. No šī tās ir labas, jā. No otras ir krimināla.
Šoreiz desertu baudīt ierodas Elita Milgrāve, un Ingars to padziedot satraucas ne pa jokam. Galvenais vai pēc ēšanas viņai visi robi ir veselība. Sliktākajā gadījumā man kontakta informāciju nedod viņai. Tiešām. Paldies. Ak, Dievs, cik milzīgi. Cik tas bija salds virsū. Ļoti, ļoti salds. Kas tāds ir vispār? Kādas ogas? Kādas nepazīstu. Es maz nevaru atpazīt, tik pārcekurotas. Kad ir sabruks viss tornis, tad gan būs žēl. Nav tik vienkārši. Tāda gaisīga. Tāda atpazīstama marmelādīte. Es domāju, ka šī ir mājasēmniece un šis ir pavārs. Labdien! Labdien! Interesanti, vai es būšu atpazinusi. Man tā gaisīgā vairāk pie sirds. Kaut gan es saprotu, ka tā ir... Kas ir šis virsū? Es neatpazinu. Viņas tik ļoti, ļoti saldas kaut kādas ogas vai kas tas ir? Tas ir olas dzeltenums. Olas dzeltenums. Šis man ļoti garšo. Mācies kaut kur, ja tas ir tā vienkārši? Nē, brīvajā laikā. Fantastiski, ļoti. Domāju, mamma droši vien ļoti priecīga un laimīga. Lai arī mūsu mājasēmniekam gāja kā pa celmiem, visu izšķir garša un rezultāts 1-0 šoreiz mājasēmnieku labā.